Filmas un arī izrādes mērķis patiešām bija radīt vietu un laiku, kur cilvēks varētu domāt par sevi kā par dabas daļu, nevis tās centru vai kroni, un ļaut šajā telpā un vietā cilvēkiem ieraudzīt tās citas dzīvās būtnes, kas ir mūsu kaimiņi un ar kuriem mēs dalām dzīves telpu, kura mums ir viena zemeslode vai Latvija vai katram konkrētā sēta, kurā viņš dzīvo. Un uzdot jautājumu par to, vai mēs pazīstam savus kaimiņus un vai mēs zinām viņu vārdus, vai mēs zinām, kā viņi izskatās, vai mēs zinām, kā viņu balsis skan, un vai mēs zinām, ka šie kaimiņi mums kā latviešiem ir bijuši ļoti nozīmīgi, ja domājam par to mitoloģisko pasaules redzējumu, kas latviešiem ir raksturīgs, un par to pasauli, kas tiek aprakstīta tautas dziesmās, folklorā, un kas it kā tajā tradīcijā, kas liek mums teikt un apzināties sevi kā latviešus, jo tur tajā folkloras materiālā vai tajā pasaulē, no kuras mēs nākam, un kur tā mūsu valoda ir radusies, un kur mūsu izpratne par skaisto ir radusies, kur mūsu izpratne arī par labo ir radusies, tur daba ir klātesoša tieši tādā ļoti izteikti ekocentriskā vai simbiotiskā formā, kur cilvēks ir viens no šīs viena no dabas sastāvdaļām. Nu, lūk, un tad filmā savijas gan tas mitoloģiskais aspekts un folklora un dziedāšana, jo tas satikšanās punkts cilvēkiem un putniem ir tieši tajā, ka mēs esam dziedošas būtnes. Un jautājums ir, vai mēs viens otra dziesmu dzirdam, un vai mēs pievēršam uzmanību tam, ka putnu dziesmas un putnu balsis izzūd, un mums apkārt kļūst aizvien klusāks un klusāks. Nu, lūk, bet